izbraucam ar Gunti vēju ikgadējā ceļojumā. Cik mums šodien gars maršruts ir? Ja nenomaldīsimies 132 km. Priekšējais pārslēdzējs neceļ augšā ķēdi uz lielo zobratu. Kāpēc? Tāpēc, ka trosa ir atslābinājusies. Un šeit ir otrs braucējs. Šīs dienas maršruts mums ir sportisks tāds. Drusciņā aiz traktora. Viens no medaļniekiem Baltijas čempionātā. Iesim Baltijas čempionam garām. Kā parasti. Viršos melnā kafija. X. Es vēlreiz prasu, kafiju dzeram? Varbūt, ka tagad liekot kabatā telefonu kaut kā nejauši uzspiedās, jā. Paldies, Gunti. Kafiju izdzer, bija ļoti garšīgi. Es jau mierinu. Un jā, un mans partneris šitījās sarkanajā kofīdas krāsā. Ne, viņš visu ignorēja. Cik mums līdz Lukas numuram vēl kilometru, ko braukt? Nu, pēc tava stāstītā nepilni 80. Nepilni 80. Tad mēs brauksim tagad Igaunijā iekšā. Tā, esam Igaunijā. Un Ilgvars aizvien vēl ir priekšā man. Ko es konstatēju? Ka viņam ir velospēdam šausmīgi platu stūri. Pojamies Pelvai 20. jūnija. Galapunkts. Līdz Lukas numuram palicis 1 kilometrs. Veikts 147,5. Gandrīz 150 šodien. Lūk, arī pilsēta Pelva. Pēc 300 metriem pa kreisi. Tā mūsu velospēdi ir nolikti uz naktsguļu. Un tagad ar šo kungu iesim iepirkties. Pelvā iesim meklēt ēdamo. Viesu nams ir šitais Pelva Maja apartamenti. Kaisi iela 4. Tā Google Maps mums rāda, kad... Tā, kad mēs ejam iepirkties. Jā, ceram. Uz to veikalu mēs arī iesim. Kūp. Kur tas tālu nav? Ko mēs redzam maisiņā? Aiti? Nu, pretīgi vienkārši. Tā atkal šaidi. Es tik Pilnīgi šeit, tik daudz labas lietas sarunājām, ne? Tik daudz enerģijas patērēju. Ej, pilnīgā pakaļā, nu. Nu, es jums arī nejautāšu otrais vairāk. Ja kaut kas paspruks, tad sakiet. Tā Pelva vispār ir paliela? Ļoti apzinīgs. Atkal tojamies savam apartamentam. Esmu pateicīgs Guntim par iespēju gulēt tik kvalitatīvos apstākļos. Jā, tagad mēģināsim spiest kodu. 8,5. Nu, tas jau nekas. Attaisījās vaļā. Lūdzu, kungs. Paldies, paldies. Tagad mēs ejam iekšā. Parketa grīda. Otrajā stāvā redziet, cik smuki te ir. Var atpūsties, ja tu esi piekusis. Ilgvars piekusis nav, viņš jau mierīgi savu tīkliņu uzkāp augšā. Mūsu istabiņas numurs ir 5, un šoreiz Ilgvars kodu spiež. Arī atcerās no galvas. Ejam iekšā istabā. Tad vieta, kas atvēlēta virtuvei. Plīts. Teikana tur ir
Es pat saprotu, ka mums ir, es jau nopirku kafiju, kafija jau šeit jau ir līdzi mums. Tepat ir iekšā dažādas tējas, attaisam vaļā. Sāls, pipari. Fantastiski izlietne. Attaisot šeit vaļā ir trauku mazgājumā mašīna. Ārprāts. Pa labi uzkopšanas instrumenti. Tā, te ir riteņbraucēja vešiņa izlikta. Uz zelta statīva. Pirmā buņģa. Pirmā buņģa. Tu apskaties līdz cikiem veikals ir vaļā? Jā. Tu paspēsi, ja tev pietrūks? Noteikti, jo iegūšu spēkus. Ir garšīgs? Ļoti. Man jau liekas, jā. Nu, cilvēks nobrauc 148 km un vakar sacensībās, nu, atļausim iedzert. Luksus gulta. Šeit ir labierīcības. Skaists, patīkams ports. Paskatieties, kāda ir izlieta šeit. Un šeit atrodas arī braucējs, kas šodien arī veic tos pašus 100, gandrīz 50 km. Tā duša. Ideāli. Es jau šodien izmēģināju. Ļoti patīkami. Fēna. Televizors mums ir ļoti liels. Liet iekšā varbūt vēl beigas futbolam redzīt. Redziet, mums sagaida vārsku un 2 konfektēm. Un kas te rakstīts ir? Lūdzu nepīpēt. Un šeit ir atnācis kungs, kurš iepirkās, nezinu, pa 16 eiro. Es jau jums varu humoru pēc parādīt, kas manā somiņā ir. Tātad nopirksi kaut kāds pudiņš, ņemam tālāk. Mums ir nopirks jogurts. Litrs, nezinu, kā varēs izdzert. Tālāk ir kaut kāds desas luņķis. Kaut kād vakarā uzcepsim. Tālāk ir maizītes nopirktas. Tātad 2 veida salāti jau ir. Tālāk ir nopirkta arī rupmaize. Igauņu. Saucās Jasī. Ir ļoti nevajadzīgs, bet kādreiz garšo Tviks. Paldies par uzmanību. Rītā dosimies uz Baltijas čempionāta posmu vienu riteņbraukšanā, kur brauks arī mūsu smiltenietis. Egils Skudriņš. Nopirkām ļoti garšīgu saldo. Bet arī tagad garšoju. Salātus mēs nopirkām garšīgos. Garšīgi salāti. Un šitais nu vienkārši lielisks keks. Varu parādīt vāciņu. Jo mēs pēdējo reizi brauksim uz Igauniju, nofotografēt vāciņus un ielikt galerijā. Paskaties, ko viņš tas stāsta. Kaut kādām galerijām, vāciņam. Tā ir, ka jau otro pudeli dzer. Lūk šādi. Tad šodien man ir lielā ēšanas diena. Tā, labrītiņ, 21. jūnijā aizjām līdz virtuves nodalījumam. Un te Gundis izdomājis no rīta sacep desiņas. Lūk, ir pirmā porcija uzcepta. Indukcijas krāsnes, cik mēs sapratām. Cepās otra daļa. Mēģināsim apgriezt. Redzēju pašam nekādas eļļas. Eļļa jau šeit bija pieejama. Lūk, eļļas pudelī jau, olīveļļa bija. Kafiju ieliku, sataisīju. Nevis 3 vienā. Šeit 21 pa nakti. Un tagad ir 23 grādu uzlikām. Tā, slēdzam ārā. Tika izslēdz, desiņas ir sacepušās. Izliekam pēdējās uz šķīvīšu. Tā, un mani pie virtuves nomainīja. Neko nenomainīja. Te var redzēt, es neiefildēju 3 buļņu ali. Kam jūs esat gatavi, lūdzu? Nākošam pagriezienu punktam virzienā Uz Viru. Uz Viru un pēc tam uz mājām.
Nu, Gunts arī piekrīt, jā. Pasies kāds smuka alēta ar lampām. Lai nu kas, bet es šodien esmu garajā. Tā, maršruts ir iestādīts. Brauci arī ir gatavi. Paldies šim brīnišķīgajam namiņam. Braucam. Mototrocīte, jā. Raša tilts. Saulīte parādījās 2 kilometri līdz starta vietai. Priekšā baznīca. Tur arī tas starta laukums. Te finišs būs augšā. Nu tā, starta finiša vieta. Esam ieradušies viru. Starta finiša zona. Un kopā ar mani skatos arī pensionārs no Smiltenes. Ilgors atbraucis. Jūs arī pa to pašu ceļu, kur es braucu? Pat lāgu neredzēju. Baznīca skaista. Plakātiņas, lūdzu, plakātiņas, lai es varu atbalstīt. Paskaties, te čomi ir nobraukuši jau 3 sotus. Vieni kalni. Viens kalns, viens pēc otra. Es tev varu pateikt, ka tev noteikti kas ir jādara. Jāmēģina turēties pačkā, jo tu kā atgadīsi, tā ir gatavs tajā vējā, tevi tur nobeigs. Vai gabaliņi nost, mēs parunāsim pa vietu. Runājiet. Agnes arī atbraucis jau ir. Te kaut kāda garāža ir. Formai pieskaņots viss ir. Pēc sportistiem. Es sveiks. BH. Nu, tas tā kā no modas iet ārā, man liekas. Tā nav modas skate. Zinu. Noskaidros stiprāko. Sakiet, cik jūs liekat atmosfēras? Tev, ka man ir 9, jā? Sagatavošanās darbi. Vēl gribās pieiet pie speciālista. Ar šādiem velospēdiem brauc nopietni. Aerodinamiskie rati, karbons, 522. numurs. Lūk, tās ir liekas svars katrs. Nē, bet tas ir liekas vēja pūtiens. Močs sabraukšs, kas visi pavadīs jūs. Nu, tāda apkārtne. Laiks nav patīkams, vēji. Tagad mēs redzēsim tevi. Opis čipa. Nu, tas ir foršais. Manas visas trejmeitiņas. Tā. Kur ir trejmeitiņas? Redz, kur. Visas 3 tavas meitas. Un mēs brauksim tad uz 6. kilometru no starta, tur ir kalniņš.
Tālāk pa labi. Trīs čaļi un viena dāma, ne? Nu, ar bīzēm bija tā zilajā. Gan jau Agni šito trasi ir izbraucis. Trasi turpināt par šo ceļu. Te būs vajagais ātrums kaut kā viņi iet, ne? %12 kalns. Izbraucot no Viru, tā gonka ies šeit, jā. Iedot pa kājām te, ne? Un 4. aprīlī te būs izšķirošais. Bet tur vēl kalns. Jā, jā, te ir īstā vieta. Man patiks. Turies, čip. Smiltenē, 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 smiltenē. Kipa bija? Es neredzēju. Tā, ļoti sens велосипедс. Какого года? На этом велосипеде, на этот модели, голландцы выиграли чемпионат мира 72 год. 72. gadā holandieši vinnēja pasaules čempionu. Переключаться здесь, да. Здесь это самый такой, потому что после этого пришли велосипеды, у которых здесь фиксированы. Nu, gaidām uz otro apli. Skatīsimies, kādas izmaiņas būs. Apli nav priekšā. No, smiltene priekšā. Ātrā palīdzība arī. Nu, viens ir atpalicis. Hopā, 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 hopā. Un tagad dodamies virzienā uz apli. Vēl 10 kilometri. Šis jauneklis savā brauc līdzi man. Jā, paskaraties. Foršs, frišs vēl ir. Palaidīsim, lai pavalk kalnā. Pa šitās malas pabrauksim. Paiesim garām bišku. Lūdzu, Latvijā! Pietiks pa Igauniju blandīties. Apa 1 kilometrs. Un ko redzām? Dzimtais novads Smiltenē. Lūdzu, Ape! Manā dzimtā puse. Dzimis esmu Ape. Ierakstīts pasē ir Ape. Jūs to zinājāt? Ilgot. Neņemiet galvā kamerī. Šau muļķi laikā.